Labdien, dzīvības skatītājs! Šodien arī nākamā trešdiena mēs aktualizēsim jautājumu par zāļu iegādes kompensācijas sistēmu. Un studijā kā eksperts esmu aicinājusi manu aptieku farmaceites Ilonu Rūķi un Agnes Riteni, kas ir arī aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja. Labdien! Okay. Ir zināms, ka 2012. gadā ir veidotas vairākas jaunas programmas, lai veicinātu zāļu pieejamību. Kas ir darīts šajā jomā? Jā, visjaunākā lieta un pēdējā, kas ir aktuālākā, ir mātes un bērnu veselības uzlabošanas programma. Un ļoti pozitīvi, ka šīs programmas ietvaros ir iespējams saņemt kompensējumās zāles tādām iedzīvotāju kategorijām kā maziem bērniem līdz 2 gadu vecumam, grūtniecēm un jaunajām māmiņām līdz 42. pēcdzemdību dienai. Tas, ko mēs zinām kā M sarakstu? Tas ir tas, ko mēs zinām kā M sarakstu, tieši tā. Un jāatzīmē vēl, ka arī turpinās dažas iepriekšējās lietas, kā trūcīgo personu atbalsta programma, ja to tā var nosaukt, un kuras ietvaros trūcīgām personām ir pieejamākas kompensējumās zāles. Un no šā gada 1. janvāra turpinās arī šīs references idejas īstenošana dzīvē, kad zāles tiek cilvēkiem padarīts pieejamāks, jo ir lētāks. Par šo tēmu mēs runāsim arī nākamnedēļ, bet šodien vairāk par M sarakstu. Kas ietilpst šajā sarakstā? M sarakstā ietilpst recepšu zāles, kuru cena ir apstiprināta Valsts zāļu aģentūrā, un šīs zāles var saņemt ar atlaidi. Tās ir domātas nopietnu slimību ārstēšanai, un līdz ar to iznāk tā, ka šajā sarakstā nav bezrecepšu zāles, kas tiek diezgan plaši lietotas, arī mazu bērnu ārstēšanai, un bieži vien iznāk tā, ka ir neliela vilšanās, ka šajā sarakstā nav tas, kas būtu vairāk vajadzīgs. Tie ir vienkāršie pretsaukstēšanās līdzekļi, tās ir zāles temperatūras mazināšanai, tās ir zāles pret klepu, tās ir arī zāles pret iesnām. Šīs netiek kompensētas? Tās, kas ir bez recepšu, tās netiek. Tās, kas ir recepšu, tās tiek kompensētas. Vai šo atlaidi var saņemt uzreiz aptiekā, vai man ir jādabūna kāda speciāla recepte? Šīs zāles, tāpat kā visas valsts kompensējumās sistēmas zāles, tiek izrakstīts uz īpašās rozā krāsas receptes veidlapiņas. To dara ārsts, un ārsts katrā ziņā izlēma, kuras zāles ir pacientam vajadzīgas. Un arī, kā saka, tad ar šo recepti pacients dodas uz aptieku, un aptiekā viņš saņem atlaidīti. Kāda ir jūsu pieredze, vai ārsti ir informēti par šīm kompensējumām zālēm? Tā kā sistēma ir ļoti jauna, viņa sāka darboties tikai 1. septembrī, tad pašā programmas ieviešanas sākumā bija diezgan daudz problēmas, jo trūka informācijas gan mamām, gan ārstiem, gan arī farmaceitiem. Līdz ar to pašā sākumā bija nelielas nesaprašanās, bet tās, protams, problēmas tiek risinātas uz vietas aptiekā. Bija gadījumi, kad atnāk pacients ar parasto receptes veidlapiņu, kaut arī pēc jauniem noteikumiem mēs redzam, ka viņam pienākās zāles uz M sarakstu ar atlaidīti. Šajā gadījumā, protams, mēs sazinamies ar ārstu. Rajonos tas ir daudz vienkāršāk, jo ārstus mēs visi ļoti labi pazīstam. Rīgā, protams, tas ir sarežģītāk. Un sazinoties ar ārstu, tālāk šie problēma tiek risināta. Vai māma dodas pēc jaunas receptītes, vai arī, kā saka, ārsts pats apsola mums šo recepti atnest uz aptieku pēc tam. Bet katrā ziņā sistēma ir kā saka, mūsu galvenais uzdevums ir tas, lai pacients saņemtu viņam pienākošās zāles, tad, kad viņas ir vajadzīgas. Ir arī cits gadījums, kad ārsts, nepaskatoties, kas ir iekļauts M sarakstā, izraksta zāles, kas šajā sarakstā nav. Protams, atkal farmaceitam ir jāzvan ārstam un jāmeklē risinājums, vai ārsts, ņemot vērā, kas ir iekļauts M sarakstā, šim pacientam var piemeklēt attiecīgās zāles. Protams, atkal tālāk ir risinājums, jo vissvarīgākais ir komunikācija, lai zinātu ārsts savu daļu, kas viņam jāzina, lai pacients saņemtu to, kas viņam pienākās, un farmaceits ar to visu tiktu galā. Domāju, ka tagad ir laiks iesaistīt mūsu sarunā viesi. Noskaidrosim, kāds ir jauno māmiņu viedoklis šajā jautājumā. Labdien, Inga! Labdien!
Kāds ir jauno māmiņu viedoklis? Kāda ir jūsu pieredze šajā jautājumā? Gan es, gan citas mammas ļoti priecājas par to, ka beidzot tiek veiktas tādas plānveidīgas un mērķtiecīgas aktivitātes mātes un bērna veselības uzlabošanā. Jo mēs zinām, ka medikamenti ir ļoti dārgi un nebūtu pieļaujams, ka kāds bērns tā ļoti nopietnas saslimšanas gūs dēļ tā, ka ģimene nevar atļauties medikamentus. Tāpēc par to ir prieks. Taču mans novērojums ir tāds, ka nevienmēr mērķa auditorija ir informēta par pieņemtajiem lēmumiem. Un tāpēc man šķiet, ka šādus vai tādus lēmumus pieņemot ir jāparedz arī finansējums sabiedrības informēšanai. Jo tad sanāk tā, ka aktīvākās mammas zina, kas ir pieņemts, un savukārt mazāk aktīvās mammas nezina, kādas viņām un viņu bērniem pienākas atlaides. Vai EMS saraksts var ietekmēt nākotnē arī demogrāfijas situāciju Latvijā? Protams, ja vecāki un topošie vecāki sajūt, ka valsts viņus atbalsta, ka nav tā, ka pilnīgi viss ir jānopērk par saviem līdzekļiem, tad, protams, ka tas var ietekmēt, un es domāju, arī ietekmēs demogrāfijas augšupslīdi. Ja? Paldies, Inga. Tagad es turpināšu sarunu ar farmaceitēm. Runājot par kompensācijas atlaidēm, ja man ir recepte un es griežos aptiekā, es dabūšu zāles par brīvu? Nē, jūs medikamentus nesaņemsiet par brīvu. Ir noteikts līdzmaksājums un valstī noteiktais kompensācijas apmērs maziem bērniem līdz 2 gadu vecumam ir 50% un grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā ir 25%. Pārējā daļa būs jāpiemaksā pašiem. Un kā ir ar neauglības ārstēšanu? Vai ir kādi preparāti, kas tiek kompensēti šajā jomā? Jā, tas ir pats lielākais jaunums valsts kompensācijas sistēmā, jo ar 1. novembri, tas ir tikko, ir stājušies spēkā jaunie noteikumi par šo kompensāciju. Kompensācija ir paredzēta 100% apmērā. Šajā sarakstā ir iekļautas 9 ķīmiskie nosaukumi, ja 15 dažādi medikamenti, kas tiek apmaksāti ar 100% atlaidi. Tā kā mēs ceram, ka būs ļoti labi rezultāti. Un kā jūs kā speciālisti vērtējat šo EMS saraksta aktualitāti? Vai tas tiešām var būtiski ietekmēt mūsu veselības kvalitāti? EMS saraksts, es domāju, ka jebkurš atbalsts no valsts puses gan ģimenei, gan grūtnieču ārstēšanai, gan sievietēm pēcdzemdību periodā, gan arī maziem bērniņam līdz 2 gadu vecumam, tas ir ļoti svarīgi. Jo šajā laikā izdevumi, protams, ģimenei ir ļoti krasi pieauguši. Ļoti labi ir tas arī, ka ir atbalsts trūcīgām ģimenēm. Un, protams, šis pats pēdējais jaunums neauglības ārstēšana, kas ir ļoti, ļoti dārgs process, arī šī procesa, ārstēšanai, tagad ir kompensējumās zāles, kas ir 100% apmērā. Un es ļoti ceru, ka mums būs daudz veselīgu bērniņu. Un jums, Agnes, varbūt ir kāds viedoklis vēl? Jā, es varu piekrist kolēģei, kad ļoti pozitīvi ir jāvērtē katra valsts programma, kas padara zāles pieejamākas iedzīvotājiem. Un tieši tā es arī ļoti priecājos par to, ka maziem bērniem ir iespējams vairākus medikamentus saņemt ar kompensāciju un gan grūtniecēm, gan šīm jaunajām māmiņām. Bet, protams, mums ir jāskatās kontekstā visi, kas ir lielākie zāļu patērētāji, teiksim, valstī, un tie tomēr ir hroniskie pacienti, un ļoti būtiski ir palielināt šo kompensējumo zāļu budžetu, kas tomēr mums pēdējo gadu laikā ir audzis vai pieaudzis, teiksim, ļoti minimāli un ir nepietiekoši, un teiksim, visās šajās diagnožu grupās vienmēr medikamenti ir trūkuši, diemžēl tā tas ir. Un tiešām šī statistika arī kaut vai kādu mēs izskatāmies uz pārējā Eiropas Savienības valstu fona, mēs tomēr esam priekšpēdējā vietā uz kompensējumu zāļu apmēru vienam iedzīvotājam summas ziņā, un tas ir tikai 43 eiro uz vienu iedzīvotāju. Tāpat laikā, paskatoties kaut vai uz kaimiņiem, Igaunijā ir 73 eiro uz vienu iedzīvotāju, Lietuvā 58. Tā kā mēs tā ievērojami atpaliekam, un par to būtu ļoti nopietni jādomā. Un tagad skatītāji jautājums jums. Līdz kādam vecumam bērniem ir iespējams saņemt valsts kompensāciju medikamentiem, kur ir iekļauti EMS sarakstā? Pirmajiem 5 pareizās atbildes autoriem vitamīnu topošajām māmiņām Pregnakieri. Paldies jums par sarunu!
Skatītājiem es atgādinu, ka arī nākamā trešdien mēs turpināsim šo diskusiju par kompensējumām zālēm.